Jānis 14. nodaļā. Gods tev, Kungs! Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus, un es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nec redz, nec pazīst. To es jums esmu sacījis, būdams pie jums, bet aizstāvis Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko es jums esmu runājis. Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slāva tev, Kristus! Mēs lūdzam Dievs Svētais Gars, nāc un esi tavā evaņģēlijā, tavā vārdā, lai tavs vārds mums pārliecina, lai tavs vārds mums iedvesmo, lai tavs vārds dāvā mums ticības spēku, mieru dvēselē, un, Kungs, ka mēs esam tavi mācekļi, savos lēmumos, izvēlēs un dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Kā jau es teicu, iesākuma uzrunā, šodien ir vasaras svētki, Svētā gara svētki, un tāpēc arī ir sarkanā krāsa gan man šeit tērpā, gan te uz altāra malas, kas izsaka šo uguni, un arī otrā nozīme šai sarkanai krāsai ir arī tie, kas ir nesuši liecību par ticību. Tā ir asins krāsa, kas nozīmē, ka tas ir saistīts ar to pašu būtiskāko, ka Kristus atdod savu dzīvību par savu baznīcu, par saviem ļaudīm, un arī tie ļaudis, kas ir ticējuši līdz pēdējai dzīves elpai, ir bijuši gatavi atdot savu dzīvību par ticību, par baznīcu, par Dievu, par Kristu. Un vasaras svētki ir, jāsaka, tādi principiāli svētki šajā gadījumā. Tā ir tā viena puse vasaras svētkiem, tas dedzīgums, tas spēks, tā, varētu teikt, jauda, kas tajā visā ir, bet tā otra puse ir tas skaistums, tā dzīvība, jo kur ir gars, tur ir dzīvība, kur ir gars, tur ir atjaunotne, kur ir gars, tur ir turpinājums, un tas ir skaisti. Un vasaras svētki ir saistīti latviešiem ar vasaru. Un liekas, tāpēc arī mums te ir vismaz dažas mejas mums ir. Rīgas domā, kur bija sinoda šīs 2 dienas, arī bija pilns salikts ar mejām, un tas bija tik skaisti. Un brīnišķīgi redzēt to, kad mēs esam vasaras svētkos. Un vasaras svētkos tā būtība vēl ir tāda brīnišķīga ar to, ka šeit ir runa par iedvesmu. Mēs arī latviešu valodā sakām, ka cilvēks ir iedvesmots, tad viņam ir iedvesma gan būt radošam, gan arī darīt darbu, gan arī paklausīt, gan tā iedvesma nāk un cilvēks no sirds dara to, ko viņš dara, kas ir viņa aicinājums, kas ir viņa dzīves jēga, ko viņš saprot. Un cilvēkam tas labi izdodas, jo viņam ir iedvesma manī. Un tieši kristīgajā vidē un no kristīgām vērtībām, no svēto rakstu šī stāstu par vasaras svētku notikumu, tur tā iedvesma jau arī ir tā lielā skaistā būtība, ka Svētais Gars ir tas, kas kā dvesma ienāk cilvēkā, un cilvēkā ir šī Dieva klātbūtne, Dieva gara klātbūtne, ko Dievs dāvā savai baznīcai vasaras svētkos, 50 dienā pēc augšām celšanās, pēc Kristus augšām celšanās. Un gribās jautāt tādu kontroli jautājumu, vai vasaras svētki jums ir iedvesmojoši, vai tas jūs kaut kā iedvesmo. Un varētu tā teikt, mēs paskatīsimies, vai tas man iedvesmo,
Un ja es iešu mājās savādāks, kāds es atnācu, cerams, ka tas iešu mājās iedvesmotāks. Bet vasaras svētki nav domāti tādā ziņā priekš izklaides. Tas nav vēl viens izklaides notikums mūsu dzīvē, kur mēs jūtamies iedvesmot tāpēc, ka tas bija interesanti, bet vasaras svētki ir tie, kas dod, kas cilvēkā ievieš pārvērtības. Jo mēs redzam, ka tie Kristus mācekļi, kas bija sapulcējušies šajā augšstabā, kur pār viņiem nāca svētais gars, viņi atnāca, kā varētu teikt, kā opozīcija, kā tādi, kuri ir piedzīvojuši, ka viņu skolotājs ir krustā sists, ka viņi ir tikai maz ļaudis, un kas mēs tādi esam, mēs tikai daži ļaudis šeit esam, lielākā daļa pasaules vai nu vispār neko nesaprot par ticību, par Kristu, vai mums naidīgi, un mēs nezinām, ko lai ar to visu iesāk. Bet, kad nāca svētais gars, viņi ļoti būtiski pārmainījās. Šī gara klātbūtne viņus pārvērt par pārliecinātiem cilvēkiem, kas nebaidījās apliecināt savu ticību Sinedrija priekšā, kur bija viņiem jautājums, vai viņus nenotiesās uz nāvi, vai kas notiks ar viņiem. Viņi bija pārliecināti ļaudis, no mācekļiem kļuva par apustuļiem, no tiem, kas baidījās par Kristus baznīcas pamatu, uz kuru tika būvēta visa Kristus baznīca, kas mūsdienās ir lielākā reliģija pasaulē. Un tas ir kaut kas unikāls, šis dievišķais spēks, ka Dievs no vienkāršiem cilvēkiem, ne no kaut kādiem politehnologiem, ne no kaut kādiem super cilvēkiem, kas izdomās labāko tehniku, kā paņemt ļaudis, bet caur Dieva klātbūtni, caur Dieva vadību, no viņu liecības, no viņa dzīvās pārliecinošās liecības, Dievs uzcēla baznīcu. Un tas ir Dieva brīnums un Dieva darbs, kā mēs to lasām, man liekas, 116. vai 118. psalms, kas ir Dieva brīnums mūsu acīs. Un baznīca ir Dieva brīnums. Un tas ir brīnums, kas notiek, varētu teikt, katrā paaudzē šis brīnums izpildās. Un arī mūsu paaudzē viņš noteikti arī būs. Un mūsu baznīca, arī Latvijas evaņģeliskā luteriskā baznīca, ir, varētu teikt, tāda, man vēl nesen viens mācītājs teica, ka Dievs savu baznīcu pieskata. Viņš tā teica, Dievs pieskata savu baznīcu, viņš izved cauri grūtībām, viņš no tādas pilnīgas sakāves padomju laikā, varētu teikt, kur liekas, ka tā baznīca tūlīt izirs, viņa kļuva par, varētu teikt, atkal, kaut vai uz īsu brīdi, bet uz baznīcu, kur sapulcēja milzīgas masas ar ļaudīm. Milzīgi daudz cilvēku ienāca luterāņu baznīcā, arī vēl citās konfesijās, bet pie mums tas bija kolosāli. Un tas ir kaut kas tāds brīnumains, kas var notikt. Un Dievs to parāda ik pa laikam, kas var notikt, ka kaut vai nedaudz lietas notiekās cilvēku sirdīs. Un cik maz citreiz ir vajadzīgs, lai cilvēku sirdis tiktu iekustinātas un viņi atsauktos Dievam. Un citreiz arī tagad varētu teikt, mēs dzīvojam tik sekulārā pasaulē, kad teiksim, mūsu, varētu teikt, laicīgās un cilvēku lietas ir tik ļoti tālu no tā, kas ir saistīts ar baznīcu. Un baznīca jau, parasti jau tiek teikts, baznīca ir šķirta no valsts, bet citreiz ir sajūta, ka baznīca tiek šķirta arī no sabiedrības. Baznīca tiek šķirta no cilvēkiem, bet tā nevajadzētu būt. Tam vajadzētu būt kopsolī. Baznīca, cilvēki un tauta tiek vesta pie Kristus. Un tas ir tas, kas ir baznīcas uzdevums – vest cilvēku pie Kristus. Nevis iet kopā ar cilvēku, jo tad baznīca zaudē Kristu, bet iet tur, kur ir Kristus. Un lai mēs ietu, mums ir jāiet pie viņa, jo mēs esam tālu no viņa. Mēs esam attālinājušies no viņa. Mums ir jāmeklē viņa vaigs. Bet tā ir arī lielā Dieva žēlastība, ka viņš nāk un atrod mūs. Viņš nāk un atrod mūs, mēs, kas esam grēkos krituši, mēs esam kā tas ceļinieks no Jērikas uz Jeruzalemi, kurš tur ceļā tiek sasists un nokrīt, un Kristus ir tas samarietis, kurš pienāk pie mums, ņem uz saviem pleciem un aizved uz to vietu, kur mēs tiekam dziedināti.
Un tā vieta, kur mēs tiekam dziedināti, ir Kristus baznīca. Tur mēs saņemam šo dziedināšanu un atgriešanu pie, varētu teikt, pie kristīgiem tikumiem, pie kristīgām vērtībām, pie kristīgas dzīves ziņas, pie kristīga vieduma. Tā ir baznīca, kur mēs pārtopam. Valdim attēlam ir tāda dziesma skaista. Vai mēs uzspēsim, vai mēs spēsim uzcelt baznīcu māju ceļam. Skaista dziesma, vai ne? Skaisti vārdi. Tur arī citi vārdi, bet tieši šie vārdi, manuprāt, kaut kā šajā dziesminiekā ir iedvesuši to ceļu. Šis māju ceļš pie Dieva ir tas, ka tiek uzcelta baznīca. Un citreiz mums liekas, mēs esam tie, kas ceļam šo baznīcu. No mums daudz kas ir atkarīgs. Mēs celsimies un celsim, kā Nehemijas grāmatā ir rakstīts. Un arī mūsu draudzē bija tāda skaista zila krekliņa ar draudzes logo, un tur bija tas mēs celsimies un celsim. Un tu liekas, kas mēs pa celtnieku organizāciju esam. Bet mēs ceļam tā, bet mēs ceļam to, kas ir zaudēts, to, kas mums ik pa laikam tā kā zūd, un mēs pie tā ķeramies, un mēs ceļam to atkal atpakaļ. To, kas nosūbējis, mēs atkal notīram, to, kas ir palicis netīrs, mēs iztīram, to, kas ir sagruvis, mēs uzceļam pa jaunu. Un tā ir garīga celtne. Mēs esam garīga celtne. Mēs esam garīgi akmeņi, kā raksta apustulis Pēters savā vēstulē. Mēs esam dzīvi akmeņi, no kuriem tiek celta šī baznīcas celtne. Lūk, un tāpēc arī viņš saka, un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu, un topiet par svētu priesteri saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Un patiešām šis dzīves ceļš mums ir tāds, ka mēs nesam garīgus upurus. Un tas nozīmē, nest upuri nozīmē kaut ko atraut no sevis, kaut ko zaudēt, kaut ko tādu, kas mums liekas ir manējais, kaut ko atdot Kristum, kaut ko atdot citiem, kaut ko atdot labiem mērķiem, kaut ko atdot Dieva Kristus dēļ. Un kaut ko atdot Kristus dēļ, tas mums liekas citreiz ļoti grūti. Mums pat ziedot ir grūti citreiz, vai ne? Es arī to saprotu. Pat 10% noziet, tas arī diezgan grūti. Bet atdot kaut ko vairāk, kaut ko atdot tādu, kas ir tavs Dievam par godu, savu dzīvi atdot, savas dzīves centienus atdot tam, lai celtu Kristus baznīcu, tas ir kaut kas daudz vairāk. Tā nav tikai nauda, tā ir tava dzīve, tā ir tava sirds, ko tu esi gatavs atdot par godu Dievam, par godu Kristum baznīcai. Un tas ir ļoti svarīgi. Un jāsaka, mēs esam Kristus baznīca. Tad, kad mēs kristam bērnus, tad mēs Kristus baznīca, ņemam bērnu un viņš kļūst par Kristus baznīcu. Mēs viņu kristam, viņš tiek iegramdēts Kristū, viņš tiek kristīts ar ūdeni, bet viņš saņem Dieva garu, viņš kļūst par daļu no mums. Un jāsaka, tas ir patiešām tāds garīgs spēks un dinamisms, kas notiek cilvēkos, kad viņi atgriežas, kad viņi piedzīvo Dieva žēlastību. Un šis pirmais atgriešanās moments ir pirmā grēksūdze, kad tu ej pie Dieva, kad tu meklē Dievu un kad tu esi gatavs nolikt visu savu dzīvi un teikt, līdz šim es esmu grēkojis, es vairāk negribu tā darīt un tagad es sekošu Dievam. Un šis pirmais grēksūdzes brīdis ir tas pavērsiena brīdis, kad tu esi gatavs savu dzīvi veltīt Dievam. Un tas ir tik ļoti būtisks pavērsiens. Un tad, kad tu esi bijis šajā pirmajā, varētu teikt, tādā garīgajā pirtī, kad tu esi izgājis tam cauri, tad tu pēc tam saki, tad es varu izdarīt daudz vairāk savā dzīvē. Manas acis ir pārmainījušās. Es skatos uz pasauli, uz sevi, uz cilvēkiem, uz Dievu, pavisam ar savādāku skatu. Mana vērtību sistēma ir kā smilšu pulkstenis, kas ir apgriezts otrādi, kas tagad tek savādāk. Un tas ir kaut kas brīnišķīgs, kas notiek cilvēkā, un tas ir svētā gara darbs. Jo, kā es teicu sākumā, viņš darbojas, varētu teikt, vairākos posmos. Pirmais ir, ka viņš tev norāda, tu tomēr neesi tik labs cilvēks. Un es saprotu, ka es neesmu tik labs cilvēks, man vajag Dieva žēlastību,
es nožēloju savus grēkus, man ir žēl, ka es tā esmu dzīvojis. Un tad es griežos pie Dieva un es lūdzu piedošanu Kristum, un viņš man piedod. Es saņemu absolūciju baznīcā, un es piedzīvoju to, kā man ir pilnīgs miers manā sirdī. Es ar Dievu esmu pilnīgi izlīdzis. Es tagad varētu nomirt šajā brīdī, un es nonākšu debesīs, un tas ir tik skaisti. Un nākamais ir, kad es ticu tam, ka manā dzīvē ir Dievs. Un Dievs mani ved, un man piedošana ir tik liela. Un es ticu tam, ka man viss ir piedots. Un pēc tam Dievs man dāvā dedzību labajiem darbiem, dāvā prieku par labo, ka es priecājos par dzīvo pasauli. Es priecājos par katru putniņu, par katru ziediņu, par saules stariem, vai būtu lietus vai saule, man ir prieks, jo tur ir dzīvība. Es priecājos par visu labo. Es esmu kopā ar labo Dievu. Es esmu tajā pusē, kas ir gaismas puse, kas ir labā puse, kas ir Kristus puse. Es esmu ar Kristu. Es kļūstu par Kristus karotāju, par to, kas karo pret tumsu, pret ļaunu, pret grēku. Es esmu Kristus pusē. Un vasaras svētkos dzimst šī, varētu teikt, karojošā baznīca. Tas ir tāds baznīcisks jēdziens, karojošā baznīca. Tas nenozīmē, ka mēs tagad visi ņemam ieročus un tagad cīnamies, un kur tagad ir tas, kam vajadzētu sadot. Ja? Bet tā doma tāda ir, ka mēs cīnamies pret ļauno. Mēs nesamierināmies ar ļauno. Mēs nesamierināmies ar tumsu. Mēs iestājamies par labo. Mēs stāvam par labo. Mēs iestājamies par labām vērtībām, par ētiskām vērtībām, par Kristus dotajām vērtībām, par Dieva baušļiem, un tā patiešām citreiz ir patiešām grūta pat cīņa, jo pretīm tur ir tas, bet kā tad tā, kur tad ir tolerance, kur tad ir tas viss, bet patiesībā jau mums ir jāizstājas par labo, un citreiz ir jāpasaka, ka labais ir labs, un ļaunais ir ļauns, un to ir citreiz grūti, īpaši mūsdienās, skaidri pateikt, bet uz to, mīļie, arī uz to mēs esam aicināti. Jo tā mēs pasargājam pasauli no tā, ka tumsa to savā viltībā var pārņemt. Vasaras svētkos baznīcā Dievs dāvā mieru. Un tāpēc arī Kristus šeit saka, es dāvāju jums pārdabisku mieru, es dāvāju jums pārpasaulīgu mieru. Viņš saka, nekā pasaule dod, es jums dodu, jo pasaule dod cita veida mieru. Pasaule piedāvā mieru apmēram tādā veidā, ka tev būs daudz naudas, tad tev būs miers, tev nevajadzēs strādāt. Kad tev būs vara, tad tev būs miers, tu valdīsi pār citiem. Kad tev būs skaista sieva vai kāda citādāka veiksme, tev arī būs miers, jo tā, bet tev nekad nav miers, tev nekad nepietiek naudas, tev nekad nepietiks varas, tev atkal gribēsies vēl kaut ko citu, un tas nekad tev nepietiks, tev nekad nebūs miers. Pasaule mieru tev nespēj dāvāt. Kristus saka, es dāvāju tev mieru. Nekā pasaule dod, es jums dodu. Un tas ir tas, ko Dievs dāvā, un pēc šī miera tiecās cilvēka, ikviena cilvēka sirds. Un tās ir mūsu garīgās mājas. Tur mēs esam pieņemti pie Kristus, pie Dieva. Un Kristus baznīcā mēs mācāmies. Mēs mācāmies dzīvot šajā mierā, mēs mācāmies ar to aprast šajā pasaulē, kamēr mēs esam miesā un elpojam, mēs mācāmies būt par Dieva ļaudīm, par Dieva bērniem, par baznīcas daļu. Mēs pieļaujam kļūdas, mēs krītam, mēs sarunājam citreiz muļķības, bet mēs atkal atgriežamies un iemācamies atkal kaut ko labāku, vairāk un cēlāk. Dievs mūs ved katru soli uz priekšu. Kristus iet mums pa priekšu, kā labais gans. Mēs viņam sekojam, mēs viņā pieaugam, mēs viņu piedzīvojam. Lai Dievs dāvā mums, jo mēs esam viņa baznīca, savu klātbūtni, mieru, spēku un dzīvību. Āmen.